Sveiki! Tev ir gadījies tā, ka bulciņas sanāk vai nu cietas, kā akmens, vai tieši otrādāk viņas ir pārāk kaut kādas uzpūtušās, jā, un paliek tur tā, ka it kā ir tas pildījums par maz, jā, vai vispār kaut kas neizdodas, jā. Tad šodien es gribu pastāstīt par biežāk sastopamajām kļūdām. Un kļūda numur 1 ir tas, kad mums ir vecs raugs. Jā, tad iespējams, ka tu esi kaut kad nopirkusi raugu, ielikusi to kaut vai to pašu sauso raugu, esi ielikusi plauktiņā, jā, un viņš tev stāv pie garšvielām, un tu tā kā esi izdomājusi, tā, es gatavošu, tā jāpaskatās, kas man ir raugs, jā, ok. Un tur iespējams, ka termiņš jau ir beidzies, jā, tad kā var pārbaudīt, vai raugs ir dzīvs vai miris? Tad paņemam drusciņu pienu, nezinu, 15 ml aptuveni, jā, siltu, pievienojam drusciņu cukuru un pievienojam to raugu mazliet, jā, tā kā reāli tikai tam dēļ, lai mēs varētu pārbaudīt, vai raugs ir dzīvs vai viņš darbojās, jā. Un ja mēs redzam, ka pēc īsa brīža jau sāk parādīties burbulīši, tas nozīmē, ka raugs ir dzīvs un tad viss notiks, viss būs ļoti labi, jā. Es iesaku, protams, labāk izmantot sauso raugu, man ar viņu vieglāk strādāt, viņam termiņš ir garāks, jā, bet arī slapjajam raugam nav nevainas. Viņi abi divi ir, tā kā dzīvi, sauso ir jāatdzīvina, bet tas, kas ir slapjais raugs, viņš ir, tā kā skaitās dzīves raugs. Kļūda numur 2 – nepareiza šķidruma temperatūra. Raugam patīk silta vide, ne augsta un ne karsta. Var gadīties arī tā, ka pieņemsim, ka tu pievieno raugu augstam ūdenim, jā, un tu skaties, ka tev ūdenim vai pienam, jā, un tu skaties, ka nekas nenotiek. Tas nozīmē, jā, ka piens drusciņi ir jāuzsilda. Tu vari uzsildīt pienu vai mikroviļņu krāsnī vai katliņā un pievienot tur pie tā rauga, jā, tā kā pie tā ierauga, ko tu gatavo. Jā, tad raugam patīk temperatūra no 30 līdz 40 grādiem aptuveni, jā, lai tas būtu tā kā silts, jo 50 grādos raugs jau var nomirt, jā, viņam jau tas ir par karstu. Un ja ir augsts, jā, tad viņš vispār nedarbosies. Tā kā piesakojam līdzi, kādai temperatūrai mēs pievienojam raugu, lai viņš sāk darboties. Kļūda numur 3 – pārāk daudz cukurs vai pārāk daudz sāls. Ja tu redzi, ka mīkla tā kā negrib uzpūsties, negrib dubultoties, tas nozīmē, ka receptē iespējams, kad ir pārāk daudz vai pārāk maz cukurs vai sāls. Un te ir arī tas, ka cukurs ir kā motors laikam tam raugam, ja? Tam ir obligāti jābūt receptē. Un sāls balansam, protams, jā, bet ja mēs pievienosim pārāk daudz sāls, tad viņš tā kā negribēsies celties, jā, tā mīklam negribēs raukt, negribēs dubultoties, jā, tāpēc te ir arī jāskatās proporcijas, jā, tāpēc skatāmies, kā ir norādīts receptē, pēc tā arī tā kā gatavojam, jā. Te vēl ir tāds moments, jā, kad rauga mīkla viņai, protams, patīk, jo ilgāk mēs viņu mīcam, jā, jo no sākuma viņa ir tāda lipīga, no sākuma viņa diezgan lip pie pirkstiem, pie rokām, bet pieņemsim tad, kad mēs, jo ilgāk mēs viņu mīcam, jo gludāka viņa paliek, izdalās glutēns, un tā mīkla paliek tāda, vairs nelīp pie rokām, paliek tāda kā bumbiņa, ja? Un pieņemsim tajā brīdī, tad, kad mēs raudzējam raugu, un pieņemsim, mēs redzam, ka pēc pusstundas viņa ir drusciņi kā uzpūtusies, pēc pusstundas mēs varam viņu vēlreiz tā kā saplacināt, un jūs redzēsiet, ka tas process tā kā pātrināsies, ja? Viņa vēlreiz dubultosies, tā kā vēl lielāka paliks, ja? Tā kā mīklei arī nebaidamies, ja, ka mēs varam viņu tā kā saplacināt, vai pieņemsim gatavojot tur pīrādziņus, ja, tiek tā mīkla vairākas reizes tā kā saplacināta, un tad mēs vēl bumbiņu gatavojam, ja, un tad arī tā kā respektīvi sanāk tas, kad mēs to mīklu varbūt kā mokam, vai ne, bet, mīklei tas tieši otrādāk viņai patīk, ja, tā kā nebaidamies, to var droši darīt.
Un tad kļūda numur 4, jā, par to mīcīšanu, ka mīklai patīk, ka viņu mīca, jā, tad sanāk tā, ka mīcīšanas laiks ir aptuveni 7 līdz 10 minūtes, jā. Un jūs arī redzēsiet, ka vairāk viņi nelips pie rokām, bet ja tomēr, pieņemsim, jūs redzat, ka uz 5 minūtes tomēr tā mīkla ir diezgan lipīga, tad var drusciņi pievienot miltus, bet tā arī ir ļoti svarīgi pārāk daudz nepievienot, savādāk, ja jūs pievienosiet, tad pirādziņi būs kā akmens. Tā arī ir tas āķis, ja, kad ja mēs pievienojam miltus pārāk daudz, tad arī paliks tādi kā akmens tie pīrādziņi. Ja? Šeit ir jābūt ļoti tā kā uzmanīgiem. Var pievienot kādus 10-20 gramus nevairāk. Ja? Tā kā apputinam, pamīcam, ja? Un tad skatāmies. Ļoti svarīgi, jā, lai mīkla vairs nelīp pie rokām un veidojam bumbu un liekam to, lai viņi tā kā uzbriest. Ja? Kļūda numur 5 – nepareiza rūkšana. Tas nozīmē to, ka, pieņemsim, ja mēs esam izveidojuši to mūsu bumbu un nolikuši kādā augstā vietā un tā mīkla negrib dubultoties, tad mēs varam izdarīt tā, ka mēs ieslēdzam cepeškrāsni, uzsildam, ja, un atveram durtiņas vaļā, un tad telpā paliks silts un raugu mīklai patiks. Otrs variants, ka mēs varam arī, pieņemsim, cepeškrāsnī, ievietot arī bļodiņu ar ūdens, lai būtu tāda mitrums, lai būtu silts, jā, tā kā pirtiņā. Tas arī mīklai patīk, un tad viņa labāk uzrūkst. Ja? Bet es godīgi pateikšu, ka es mājas apstākļos vienkārši uzsildu cepeškrāsni, atveru durvis vaļā un nolieku uz plīts raudzēties mīklu. Un viņai pilnīgi pietiek ar to, ka tā kā nāk siltais gaiss no cepeškrāsnes. Ja? Es izslēdzu, ja cepeškrāsni viņa nedarbojas. Es viņu uzsildu, izslēdzu un tad atveru durvis un tādā veidā tā kā izveidoju viņai to siltu tā kā vietu apkārt. Ja? Vēl ir kas ļoti svarīgi, kad tad, kad mēs raudzējam mīklu, viņu var vai ar pārtikas plēvi tā kā pārtīt pāri, lai viņai tur būtu sava tāda vida, vai arī ļoti bieži izmanto, ka pārliek tīru virtuves vieli pāri, ja, un tādā veidā tā kā raudzē to mīklu, lai viņai augšņa nesakalst, jo, ja sakalst, nav jau nekas tur ļoti traks, jā, protams, bet labāk, protams, vieglāk pēc tam arī mīcīt pašiem, ja, kad nav tās kārtiņas pa virsmu. Ja? Kļūda numur 6 ir pārāk ilga vai pārāk īsa raudzēšana. Un te ir tas, kad, pieņemsim, ja mēs raudzēsim pārāk īsu laiku, tad mums tie pirādziņi tik ļoti neuzpūtīsies, un otrādāk, ja mēs viņus raudzēsim pārāk ilgu laiku, tad būs tāda rūgtuma piegarša, ja? Un kā var pārbaudīt? Tātad, kā var pārbaudīt, tad mēs, tad, kad mums mīkla ir gatava, mēs vienkārši ar pirkstu piespiežam, un ja viņa pēc īsa brīža tā kā atgriežās atpakaļ, tas nozīmē, ka mīkla ir gatava. Ja? Es arī visas savas receptes, ja godīgi, es gatavoju pēc laika, es slēdzu modinātāju, ja? Pēc pusstundas man ir jānoplacina, pēc vēl pusstundas es veidoju bumbiņas, pēc vēl pusstundas es tur tā kā daru to un daru to, respektīvi man tas ļoti palīdz, tā kā arī iesaku izmantot modinātāju, tā kā tas arī ir ļoti labi tāds palīgs, ja? Un vēl viens tāds uz beigām ieteikums, ja, kad mīklai patīk, raugu mīklai patīk karsta cepeškrāsnes, kas ir 180 līdz 220 grādi, ja? Un skatāmies arī, kad vienkārši jāpiesako līdzi tas cepšanas laiks, lai mums nekas nesadeg, bet lai ir tāda zelta smuka garoziņa, ja, tad vienkārši piesakojam, paskatāmies līdzi. Ja, un parasti arī mēs tos izstrādājumus var viņus tā kā nosmērēt ar olu, var sajaukt olu kopā ar pienu, ja, un apsmērēt, un tādā veidā tā kā veidosies tāda ļoti smuka zeltaina garoziņa. Un, jā, tā kā
Tas laikam būtu par kļūdām visu šodienai. Un, lai jums izdodas, labi garšo, spied laiku šim video, piesako, lai saņemtu arī jaunas video. Un tā kā lai tev izdodas un labi garšo un tiekamies jau nākošajā video. Atā!